Un tā, turpinu stāstu par Latgali, par Alņiem un par vilkiem. Atgādinu, ka aizbraucis bija uz vietu, kur it kā pulcējās 50 alņi, sāku filmēt alņus un pēkšņi parādās vilku koris. Un īpaši tas, pie kura tagad bija atnācis, tā bija saime, un saime mitinājās aiz vecas pamestas lauku sētas, kur pirms 16 gadiem tika audzētas aitas un kur vilki vienā vasarā noplēsā 26 aitas. Un lūk, ir pagājušas 2 stundas, un es atgriežos atpakaļ šajā vietā. Sniegputenis ir beidzies, laiks ir noskaidrojies, priekš filmēšanas ideāli apstākļi. Ko redzu? Redzu atkal to pašu, kā pilni stūri ar alņiem, turpat, un pagājis uz to vietu, kur pametu filmēšanu, kur bija lielais vilku tēvs, kur bija 4 jaunie vilki atnākuši sniegputenī, redzu uz nopļautajiem ruļļiem, zāles ruļļiem kaut kādu gaišu punktu. Sāku viņu vērot. Vēroju, līdz kamēr parādās vilks. Tur gulēja vilks uz rulli augšā. Vilks uzcelās un aizgāja. Taču pēc kaut kāda laika parādījās vēl viens. Vai tas bija tas pats vai nākamais, grūti pateikt. Taču šis izskatījās pēc liela. Un ko viņš darīja? Viņš iezīmē kārtējo reizi savu vietu, ko ļoti labi termoierīcē redz. Viņš ieplēsa iezīmes un apsekoja šo vietu. Izstaigāja to krustu šķērsu. Tātad tas varētu būt cits vilks, pēc skata Tēviņš. To, ko sākumā redzēju, šķita, ka tā bija vilku māte, kas bija gulējusi, jo viņš ļoti apsekoja šo vietu. Un, viņš gribēja zināt, vai vilku māte ir labi izgulējusies, visticamāk. Lūk, un tā viņš apsekoja šo vietu, dodas apakaļ. Zinu, ka visa saime ir turpat aizmugurē, kādu gabalu tālāk iekšā. Derētu to redzēt, tāpēc ir tāda doma uzkaut, bet vēl pagaidām nedaudz apturos. Gribu redzēt, kas notiks tālāk, jo vilki šeit šiverē paši no sevis. Kā pirmie teicu, šī ir vilku māja. Īstenībā tā vieta, kur viņi staigā. Vilku māja ir plaša. Tā nav viena vieta, kur viņi ir apmetušies. Īstenībā viņi dzīvo ļoti plaši. Tūmā esošie alņi it kā liekas netraucēti. Līdz beidzot vilki paraujās paši no sevis, atkal savā starpā sakaucas. Un turpat tālāk redzu, ka gar mežmala viens aiziet. Ieraugu zemes sastumtu valni un dodos tur, uzkāpju, ierīkojos. Tur redzamība ir pulka labā. Alņi joprojām ir tramīgi. Tie lieli dzīvnieki, viens vilks alnim tā īsti nemaz neko padarīt nevar. Bet ja viņu daudz, tad gan viņi var pieviet lielo dzīvnieku. Tāpēc alņi nemaz tik mierīgi nav. Bet te, pa kreisi no alņiem skatos, laukā dzīvnieku bariņš guļ. Plikā laukā guļ dzīvnieku bariņš, dīvaini, neko tālu no vilku bara, tās varētu būt tādas kā stirnas. Es vēroju, un tas tā liekas diezgan dīvaini, kur tās stirnas. Tā jau tā mežā mēdz būt, kur dzīvnieku ir daudz. Tur viss notiek tā kā šujmašīnā. Iet adata un tad atspoli un atkal adata un atkal atspoli. Un tā arī notiek ar tiem pašiem alņiem un vilkiem. Vieni šur, otri tur, un arī buki un arī prieži šeit ir redzēti. Un tad es uzkaucu. Ak vai, kas tev deva? Kādi tie ir buki? Buks uz dibena nesēž un neskatās. Šeit tev pārsteigums.
Un tas pārsteigums ir tas, ka uz lauka guļ vilku paši. Tas gan nekad nav neredzēts, nedzirdēts. Reku uzcēlās, paknosījās un atkal ierīkojās uz gulēšanu. Tālūk, mana kaukšana viņus nemaz neuztrauc. Bet kas tas? Reku, arī man aizmugurē bija apnācis tas, kas gāja pirmīgi ar meža malu, vilku tēvs. Un vilku tēvs reku riksī skrien prom uz mežu, ak vai, bet baram garām. Bars uzcēlies, skatās un brīnās, viņš dzird, ka par šo te sēsnu skrien. Kas skrien? Viņu tēvs skrien, vadonis. Aizskrien prom uz mežu, šie paliek nemierīgi, kaut kas nav riktīgi. Arī diedz uz to pašu pusi. Arī man interesanti, kas tad nu te notiek. Reku tēvs atgriežas, konstatējis, ka tajā vietā, kur bija atstājis savu familiju, nevienam nav, pa pēdām, iet un atrod. Un nu visi satiekās, un nu arī tēvs, vilku tēvs aizved visu saimi mežā. Mani šoreiz nopēlēja, konstatēja. Protams, Alņa pa labi, Alņa pa kreisi, un tā nu Latgales epopējā, Latgales brauciens bija ļoti interesants šajā reizē, šajā naktī, jo vienā naktī tik daudz nebija redzējis vienu vietu ne vilkus, ne alņus. Alņie šeit kopšumā pēc nostāstiem nebija vienā laukā, bija 50 gabali, bet riņķi apkārt pa to teritoriju, ko es izgāju šeit naktī, es redzēju vairāk pa 50 alņiem. Jāsaka, nākamā gadā bija aizbraucis ziemā uz šo vietu, un nebija tā. Daudzie alņi nebija uz vietas. Šoreiz bija kaut kur sapulcējušies citā vietā. Tātad, laikam jau tas rapsis ir tas, kas šos dzīvniekus piesaista vienu vietu. Šoreiz viss pa šiem vilkiem, pa Latgali.